Hei visiem! Olibet Latvija YouTube šovā beidz sadaram 4. sezonā. Es esmu Linda Paulauska, mamma, horeogrāfe un digitālā satura veidotāja. Būsim pazīstami un turpmāk es izaicināšu jums pazīstamus cilvēkus sev neierastās situācijās un jums pazīstamus sportistus. Jauna sezona, jauni piedzīvojumi un kopā mums būs 20 epizodes. Katrā epizodē es izaicināšu kādu Latvijas saldā krējuma pārstāvi, mūziķi, aktieri, influenceri, radio vai TV personību un vēl, un vēl, un vēl. Ar katru viesu mēs dosimies pie kāda Latvijas sportista, lai izpildītu viņa 3 uzdevumus. Un, protams, neizpaliks mūsu Olibet Viktorīna. Sods zaudētājiem būs! Jau tagad vēlētos tev palūgt ielikt laiku šim video un piesakot Olibet Latviju YouTube kanālam. Paņemam kaut ko graužamu, iekārtojamies ērtāk un dodamies sagaidīt mūsu pirmo šīs sezonas viesi. Sezona ir jāsāk jaudīgi, un kādēļ, lai mēs nesāktu to Liepājas pusē, Rudas kartingu trasē? Tiesa gan sezonas pirmajam viesim ar autosportu ir maz sakara, taču, ja ielūkojas viņa CSDD punktu sistēmas vēsturē, iespējams dažus autobraukšanas manevrus, viņš ir apgūst nepareizajā vietā. Please welcome Toms Barons Lūķis, jaukas meitiņas un jauka auģu dēla īpašnieks, reklāmists un EHR Latvijas hītu zīmola vadītājs un runas vīrs. Brīvajā laikā raksta dziesmu lirikas dažiem Latvijas mūziķiem. Jāteic, neparasti kolorīta personība. Toms Barons Lūķis. Lūdzu! Čau! Man prieks tevi satikt! Klau, Tom, Jā. Ja es būtu produkts, 100%, tu viņu tā noprezentētu, ka visa Latvija mani zinātu. Un vēl viens fakts. Ja es būtu radio ēterā, viennozīmīgi tu ar savu harizmātisko balsi mani pārspētu it visā. Tas ir fakts, bet... Mēdus manām ausīm. Tieši tā. Tom, viss, kas tev jādara, ir jāpieņem mans izaicinājums. Sanāk, kurš būs labāks? Pagaid. Un jāparakstās soda veikšanā. Vai tu esi gatavs? Vienmēr un visur. Es pareizi saprotu, zaudētājs veic sodu? Jā. Jāparakstās uz sodu. Ja tu zaudēji, protams, sodu izpildu es. Ja es zaudēju, sodu vecīt izpildīsi tu. Lai uzvar labākā. Let's go! Labākā! Protams! Ko? Oh my God! Šodien sportists ir unikāls kadrs. Viņš ne tikai veido smieklīgu saturu TikTok platformā, viņš ne tikai jūtas ērti pie baļķvedēja stūras, bet arī diezgan labi pārvalda automašīnas rallija trasē. Tā teikt, putekļu pavēlnieks tiem, kas vēro ralliju ceļmalās. Kristap, oh my God, tas bija iespaidīgi. Lūdzu, pastāsti, ko mēs šeit darām. Es domāju, mēs pavizināsimies, papildīsim kaut kāds uzdevums. Man ir pāris tādi interesanti darbiņi, ko izdarīt, un man liekas, būs jautri. Labi, laiku pavadīsim. Viss skaidrs, bet sadaram 4. sezonas 1. epizode būs jaudīga. Tikai viens jautājums, vai mēs izdzīvosim? Mīļie skatītāji, šajā sezonā visus 3 uzdevumus sniegs mūsu sportists gan man, gan manam viesim. Lūdzu, puiši, Kristaps. Čau, Toms. Nu, pastāsti, kāds būs pirmais uzdevums mums? Es domāju, ka mēs pavizināsimies. Tā kā rallija ekipāža sastāv no 2 cilvēkiem, kas ir pilots un stūrmans, pārbaudīsim, kā jūs iejutaties stūrmaņa kārtā. Pagas stūrmans ir tā sadaļa, kur cilvēkiem reps galva paliek slikti un tu gribi bemt, vai es kaut ko jaucu? Jā, tas, kurš sēž blakā. Man jau paliek slikti. Es domāju, puiši, ka mēs esam gatavi. Aiziet! Tātad pirmais uzdevums. Abus no dalībniekiem izuzināšu pa trasi, lai saprastu pēc baļu līmeņa, kurš ir atbilstošāks stūrmaņa amatam. Skatītāji, šis ir īstais mirklis paņemt pauzīti un ierakstīt komentārā, kurš uzvarēs, es vai Toms. Tu bieži braukā? Vai pagatav, jo viss jau tā viss notiekās uzreiz, ja? Es nekad nebūšu gatava. Tā, ka stūrmans pasaka, es savam stūrmanim prasu 3, 2, 1 starts, un tad mēs ležam. Tu saki 3, 2, 1 starts. Man jāsaka, jā? Ok. 3, 2, 1 starts. Varbūt es paņemšu. Jā. Aktīv.
Filmēs. Mateiks, man vēl, redzi! Tom, tev jābrauc. Kā tev patīk no malas? Patika. Braucam. Es aiziešu pačurāt. Viņš diez atnāks atpakaļ arī. Ziniet, kā teica poļu autobraucējs Zasada? Iekšā ar pilnu, ārā kā sanāk. Braucam! Māmu, es gribu atzīties tev, ja nu kaut kas notiek, es bērnībā zagu tos cepumus no tā trauciņa, ko tu slēpi uz bufetes. Nu, gatavs? Vienmēr. Atcerējos bērnību un savu pirmo Zaporožīts, jo Zaporožīts arī bija sporta mašīna, aizmugurējā piedziņa, viņam bija 2 izpūtēji, jo viņi varēja pacelt tā kā piekabu un vest mājās, es aplīst. Es atcerējos tos laikus, ko es neko ar Zaporožīts nevaru izdarīt šodien. Kristaps izdarīja pilnīgi visu. Amazing! Bet, zini ko, es domāju, ka tu pakāsi šito. Bet es nekāpšu ārā, kad beigsies filmēt, jo man vajag cits bikses. Nu, ko to viņi pastāst, lūdzu, savas emocijas? Zini kā, nu man jau arī kā tādam īstam džekam emocijas baigi patīkamās arī bērnības. Tāda bērnības garš ritīgu sajūtu, cik biķernikos nav būts un sēdāts blakus. Es gribu tev teikt uzslavu par taviem iemetieniem dziļajiem un par to, kā tu kontrolē tā klasisko piedziņu. Man ļoti patika. Man arī ļoti patika, un es arī vēlos tev teikt paldies par šo adrenalīna devu, ko es ieguvu. Atcerēšos mūžam. Kristap, tagad tev ir jāiedod 10 punkti vai nu Tomam vai man, bet tu vari nokomentēt, kā viss pagāja. Zini kā, varēja redzēt, ka Toms pirmo reizi nesēž kādam blakām, ka viņam baigi patika. Viņš gan tur vienu brīdi sāk tēvreiz skaitīt. Tas šovam. Sen baznīcā nāc. Jā, noteikti. Bet savukārt tev, kad tu braucis, ritīgi varēja redzēt, ka tu mēģini, ka tev tas ir kaut kas jauns un ka tu baigi cīnies pat ar sevi. Viennozīmīgi. Un tāpēc tu es nezinu, vai es ar sevi cīnos, vairāk ar tevīm es tur cīnījos. Bet adrenalīns bija wow. Un tāpēc man liekas, ka arī daļa tās sevis pārvarēšanas man gribās tev iedot 10 punktus šoreiz. Paldies! Sorry, paldies! Un man likās, ka ir tāda vīriešu solidaritāte. Ne šoreiz. Kristap, kāds būs mūsu nākamais uzdevums? Nākamais uzdevums arī būs par stūrmaņu nozari, un tur mums pieslēgsies Dinārs. Tom, Linda. Tagad gan es aicināšu pie mums stūrmani, autosportistu Dināru Pilmani. Dināru es zinu, un viņš ir no No Budget Racing team. Dinār! Ai, vecīt! Pazini! Šito es paņemšu sevi. Es tieši vēlējos jautāt, kāds ir mūsu otrais uzdevums? Mūsu otrais uzdevums ir tāds, tā kā rallija pilotam ļoti svarīgs ir stūrmanis, jo stūrmanis tas, kas viņam saka ceļu. Tas tā kā vīram sieva aptuveni. Jā. Aptuveni tā. Tad viena burtnīciņa zilā būs Tomam. Man lūdzu rozā. Tev rozā, jā? Labi, tad tev būs rozā. Paldies. Šajā uzdevumā mēs brauksim lēnām pa trasi, pierakstīsim līkuma gradācijas, pierakstīsim roterus, kur vajag bremzēt, kur nevajag bremzēt, kāda līkuma un vispārējais. Tu vēlāk man var iztulkot šos terminus. Bet man ir jautājums, vai tiem pierakstiem ir kaut kāda saistība ar to, kāda atzīme bija 9. klases eksāmenā matemātikā? Es domāju, ka pilnīgi galīgi nē, šajā gadījumā pilnīgi nē. Šī arī nebūs vieta, kur sinus un hosinus mēs izmantojam. Šeit būs tikai kreisais, šeit ir labais 500. Mēs tā vērtējām meitenes kādreiz.
Ok, let's go, guys. Kas ir roteris? Roteris ir ātruma slāpētājs. Ok, paldies. Attiecīgi, ja ir liela taisna, tad ir roteri ielēja pa vidu, lai samazinātu ātrumu. Ok, tālāk. Tālāk. Un tad mēs rakstīsim līkuma gradācijas, pavisam vienkārši. Šajā gadījumā mēs redzam, te ir starts 50 roteris no labās, uz kreiso 6, tad atkal attiecīgi līkumus, to mēs skatīsimies braukšanas laikā. Amazing. Viss tik vienkārši. Elementāri. Aiziet. Aiziet. Kas man jāzīmē? 50 kreisais 6. Kreisais 6. Jā, mēs tagad brauksim. Tiecīgi kreisais 6, mēs tagad braucam garš līkums. Tād. Uz labais 5 garš. Labais 5. Augšā garš. 5G. Nav viegli rakstīt. Jā, Tāpēc, ka brauksi lēnām. Mēs braucam lēnām. Aha, tālāk. Tāda 5 garš. Jā, 5G. Aha, tā kā 5G. Jā, 5G. 30 roteris no labās uz kreiso 6. Roteris No labās. Uz kreiso 6. Aha. Uz kreisais 5 garš. Kreisais 5 Garš. garš. 50 finish. 50 finish. Tagad mēs izbrauksim ātrāk, un tu man lasi to, ko tu man pierakstīji. Sākam, starts. Jā. Starts 50 roteris labais uz K6, 50 roteris 6 uz L5G, 5G, 30 RL uz Kur mēs esam? K6, es lasu, tu klausies. Labi. 30 L6 K, 5 garais. 20 R labais K uz L. Labais, garais, Jā. garais un jau bija, Roteris, jau ne roteris. jau bija jābūt finišam. Pēc mana plāna jau bija jābūt Dažreiz arī finišam. dažreiz pilots atgādina turnīru. Tāda labais roteris 6 kādi. Roteris, nē, labais 6. Roteri mēs vēl neredzam. Labi, roteris, labais. Šitas ir labais kas? Labais kā, 6. Labais kā, un tagad ir kreisais garais, roteris, un 50 finish! Ak, Dievs! Tu esi labi, malacis. Bet zini kā, es tev drusku palamāšu. Tāpēc, ka tu manī galīgi neklausies, kad es tev saku 50 finish, tu man kaut kur rotē starp 20 Mēs L6. otrajā līkumā jau bijām finišā. Ja otrā līkuma mēs jau bijām finišā. Es laikam neesmu tik ātri braucējis. Kāpēc man lieva tāds sajūta, kad es zaudēšu? Tā, kur tas palika man? Es aiznesu kaut kur to. Tā tom kaut kur rakstāmais, bet man ir sajūta. Es uzvarēšu. Tātad, dargie skatītāji, lai jūs zinātu, kāds žuļiks ir Linda Paulovska, bet sadaram 4. sezonas jaunā vadītāja, viņi pazaudēja marķeri, ar ko man jāraksta, tagad būs scenogramma rallijā braucot, un viņi man iedeva savu lūpu zīmuli. Es esmu gatavs. Roteris no labās, redzam roteris no labās, mēs iebraucam. Jā, no labās puses. Jā, izbraucam roteri. Tādi uz kreisais 5. Kreisais 5. Nē, tev jāraksta kā garām, gariniski tā ir. Kreisais 6. Kreisais 6. Jā. Mēs braucam kreisais 6. Uz labais 6 garš. Uz Labais 6 garš. 6 garš, man te nekas neraksta vairāk. 30 roteris no kreisās. Uz labais 6. Uz kreisais 6. Nepaspēju. Roteris no labās. No kreisās. No kreisās. Uz labais 6. Uz kreisais 6. Uz kreisais. Kā rakstīšu, tā rakstīšu. Kreisais 6. Okay. Kreisais 6. Labi, tad un 50 finish. 50.
Tagadās tu man sāc viņu lasīt, mēs braucam tālāk. Tagadās man viņas. Tev sākam. Starts 50, roteris no labās. 30, roteris. Roteris vēl priekšējais. Pātri, jā, paņēma, labi. Sorry. Uz kreisais 5. Kreisais 6. Jā, Jā, un tev galā jau jā, un 50 finish. Man bija rakstāmais. Paldies, Lindai Pavlovskai par rakstāmo. Roters no kreisās mums sanāca ļoti labi. Vienīgā problēma es jums varu izstāstīt. Ja jūs pierakstāt kaut reizi dzīvē rallijā scenogrammu ar lūpu zīmuli, tad visticamāk tās ir lamatas, kuras jums ir izstrādājis jūsu konkurence. Atgādinu, manā gadījumā Linda Pavlovska. Paldies. Man tev būs jāpērk jauns? Nav jāpērk, man tas ir viss, kas daudz. man bija palika pāri. Bet tu uzrakstīji? Es ar tevi nesarunāšos, tagad 2 minūtes. Pasties, viņš strādā. Kas tev nesanāca? Tu uzrakstīji? Nu ko, Dināra? Oi. Es teicu, ka es ar tevi nesarunājos, Jā, tu man teici, jā, es dzirdēju. Un tagad tev ir jādod šie burvīgie punkti. 15. Man vai Tomam? Un kāpēc? Varbūt tu vari arī nokomentēt, izstāst. protams. Varbūt tāds komentāru ar to, ar ko Labi, kurš viņš rakstīja. sāks, viss kārtībā. Labi, tā tad ņemot vērā to, Jā. kad ar Lindu braucot, pierakstot otru apli, finish mums jau bija 2. līkumā. Tā gadās. Reizēm tu vinē, reizēm tu zaudē. Labi. Pag, tu vēl. Bet man vismaz bija interesanti un smieklīgi. Klausos? Un, bet tā kā Tomam teica, lai rakstam horizontāli, bet viņš sāk rakstīt vertikāli. Stenogramu. Kāpēc? Tad, Es klausos. Nē. Es klausos. Jā, jo viņš bija lopu zīmols. Viņš rakstīja stenogramu. Jā. Paldies. Bet, Stop. Klausamies? tad 15 punkti, jā? Jā, un 15 skaistie punkti dodās pie... Tom. Oi! Paldies. Ir vērts reizēm rakstīt ar lūpu zīmuli, lai jūs parādītu saviem konkurentiem, cik ļoti jūs esat vērts rallijā. Es ļoti atvainojos. Viss kārtībā. Kamēr motori ir izslēgti un man nav jābaidās par savu dzīvību, un starp citu Toms ir aizgājis nomainīt bikses no bailēm, es esmu aicinājusi uz sarunu Kristapu Skuju. Pirmkārt, mēs gribam saprast, cik mierīgi autosportisti brauc pa koplietošanas ceļiem. Godīgi. Man liekas, ka diezgan mierīgi. Tāpēc, ka tad tajā autosportā tu diezgan izlādējies. Un man pašam ir tā, man gan patīk, protams, dinamiski braukt, bet es cenšos tā prātīgāk braukt. Jo tas, manuprāt, ir asinīs. Tu nevari pārslēgties. Šeit tu brauc mierīgi, un šeit tu vari tā uzdot gāzi. Nav tā? Nu, brīžiem ir tā, ka baigi ir varbūt tāda neliela neiecietība, ka, teiksim, kāds baigi lēni brauc, un tad viņu obligāti gribās apdzīt, bet es tā vienmēr mēģinu, vai nu es, vai nu sieviņa mēģina man visu laiku bremzēt. Paldies Dievam! Runā, ka soda punkti daudz ko pasaka par šoferi. Cik tev to ir? Šobrīd man šķiet, ka man ir, ja vēl ir, tad varētu būt, ka ir 2. 2 tikai? Jā. Man ir bijis tā, ka viens punktiņš pietrūks līdz sabiedriskajam transportam kādreiz jaunībā, bet pagaidām man liekas, ka ir 2. Tu arī vadi baļķvedēju. Vai esi kādreiz mēģinājis kādu ralliju cienīgu manevru ar to? Patiesībā man ir viens video, kur es pat ieliku viņu laikam TikTokā, kad es mudinu šoferis, zin kā, ziemā esiet prātīgi, un es ar vienu roku filmēju, un tas bija vecs kokadējs, viņam nebija nekādas tur saķeres kontrolas nekas, un bija ritīgi apsnīdis, un es tā filmēju, ziemā esiet tur prātīgi, ir slīdens, un var redzēt, kad man tā mašīna griežās, un kad sanslīdē ar kokadēju ir sācis. Ar auto tu esi uz tu. Kā tu nokļuvi autosportā? Bija ziema, un manam mazajam bračkam, nu man viens brālis ir, viņam bija kaut kādi 11, 12 gadi, kaut kāds tāds vecums. Un man zvana tēcis, viņš saka, es tur liepā atradu kaut kādu 3. golfiņu. Davai nopērkam, viņš tur kaut kādu 500 eiro un iemācam sīkiem braukt. Un man vienmēr ir bijis tā, ka man tā pakaļspiedziņa ļoti patīk. Un es, protams, to tēti uzrunāju to, zini kā, kādu tur golfiņu, davai, bembi vajag, lai interesantāk. Un beigās nopērkam to bembi un aizputē dīķis aizsal, kur mēs pa ziemu tur visu džeku maucam ar mašīnām. Un tajā laikā vēl varēja, tagad laikam tur nav vairs tas labākais, ko darīt pa ledu braukt. Tīri no daba un visu. Tieši tā. Bet tajā laikā varēja. Un es tur kārtīgi izbraukājos, es iedot sīkiem un es redzu, ka tā mašīna sāk slidēt, ka viņš jau sāk saprast, uz kuru pusi
kā viņi tā kā vadīja to sānslīdi. Un tā mēs to visu ziemu tur nobraukājām, tad arī pavasarī nobraukājām. Iepatikās, un tajā laikā Krauķos tur netālu no Ugāles bija gonka, sprintiņš pa Grand Strasu. Mēs piesakamies, un 2 dienas pirms gonkas sīkais brauc un izlūst aizmugurē tilts mašīnai. Tur viss tā sapujas, kā jau BMW, un domājam, labi ir, neko, nav mašīna, nebrauksim. Un tā nākamās dienas vakarā piezvan tēci, viņš saka, vai atbrauc. Es saku, kas ir? Viņš saka, te brīvs vakars? Saku, jā. Viņš saka, šeit nav, brauc uz Rīgu. Rīgā viens tāda pat mašīna, bet jau ar kārtīgi jaudīgu motoru. Tad mēs viņu nopirkām. Knapi paspējām uz gonku pirmo. Un tā bija pirmā oficiālā gonka, kurā es piedalos. Jā. Pirms tam kaut kur pa ielām tur bija tā nēsājies. Un tad kaut kā netīšām sanāca, ka es nobraucu 3. tajā pirmajā gonkā. Un tad teica, es redzu visus tos gadus, ko kaimiņi un visi sūdzējās, ka es pa ielām triecos, tad laikam atpakaļ ceļa nav vairāk. Un sīkiem vēl tīri labi sanāca. Bet tagad ir tā, ka es pats vairāk laikam esmu nedaudz nostāki, tomēr ģimene nav laika īstam autosportam tik daudz, bet atkal brački tur mēģina. Tas brauc tā kā dulls. Pagaidām viņš vēl brauc ar šo mašīnu, bet viņam pašam savu ir. Es abrīnoju tos sportus tiešām, kuri uzdrīkstās nodarboties ar šo sporta veidu, jo, manuprāt, katru reizi, ja mans, kad saka arī to sievi ir un bērni tev ir 3 vai ne, katru reizi es tā kā Toms aizgāja biks nomenīts, katru reizi laikam štātē čurāšu tais biksēs vai nečurāšu, ja mans vīrs braukt. Tas ir ļoti bailīgi, jā. Bet man liekas, ka bailīgāk ir stūrmanim. Jo es kā pilots, man ir galvā tā doma, kā es iebraukšu tajā līkumā, cik ātri, kad es bremzēšu, tas stūrmans jau lasu, un viņš jau nezina, kas tajā brīdī manā galvā notiek. Jā. Un es pats nevarētu nevienam, pat nevis ātrākajām, vislabākajām braucējiem pasaulē, es nevarētu blakus nosēdēt. Tīri tāpēc, ka es vienkārši lasu, bet es jau nezinu, ko viņš izdarīs tajā brīdī. Kas priekš tevis ir līdz šim lielākais sasniegums? Ir bijis tā, ka pa sprintiem braukājot ir diezgan daudz kausiņu mājās. Ja viņi ir kastē un garažā, jo vietas nav mājās. Pat tā ir, ja kastēs un garažā. Tanī laikā man bija stūrmanis Artis Kļava, kurš arī pierunāja uz to miniralliju braukt, ko mēs pa tiem sprintiņiem vai kaut ko interesantāku. Tas, man liekas, tas minirallijs. Protams, tie sprinti arī ir sarežģīti, jo ir liela konkurence. Un tagad vispār liekas, ka tur tik daudz cilvēku piedalās, un tur pirmais desmitnieks tur vienā sekundē bez mazā iebrauc, kad beigās ansensība ir. Bet tieši uz to miniralliju bija tā, ka Gulbenē, man liekas, mēs nobraucām 2. un arī Karostā nobraucām 2. Un tad pārējās reizes bija tāds, kad kā tajā disciplīnā pa katru roteru liek 10 sekundes. Jā. Un pašiem šķita, bāc, tagad jau tur, 2. varbūt, ka pirmais, ja pirmajam ieliek tur kādu sodu, un beigās ieliek mums sodu un nokrītam tur zemāk. Bet tas, kas laikam visvairāk pašam patika, bija tas toreiz tā Gulbena, jo bija ļoti ātrs un pats ļoti labi jutos, jo es esmu no tiem braucējiem, kam vienmēr kaut kādas tehniskās ķībeles valkās līdzā. Pēdējā vakarā tiek mašīna taisīt, un tad braucot kaut kas saplīst, un visu laiku liekas, tu vari braukt, un atkal kaut kas nolūz, kaut kas tur izslēdzās. Bet man liekas, jā, ka tā Gulbena un arī... Man liekas, ka mēs arī Karostā bijām 2. gadu. Diezgan droši es varētu teikt, ka es varu pieciniekā tiešām iebraukt. Un tas trīnieks ir atkarībā, teiksim, cik pašam ir labi tā braukšanas diena, un arī cik, teiksim, tie, kas brauc ātrāk, vai viņi tur kaut kādu kļūdu nav pielaiduši. Jo dienas sākumā tev liekas, viņš tur 5 sekundes ātrāks par tev tajā dopā. Jā, viņš, teiksim, tās 5 sekundes ir uzvinējis tikai tāpēc, ka viņš tādam roterim ir izbraucis ļoti ātri cauri. Nogāzis roterim, tad viņš atkal nav. Rallijs ir bīstama padarīšana. Izstāst lūdzu gadījumu, kuru mēs varētu saukt par mata tiesu. Precīzāk, atgadījumu, kurš beidzās veiksmīgi, bet varēja būt citādāk. Zini kā, tādi atgadījumi man laikam īsti pat nav. Jo man vienmēr sanāk tajā momentā, kad liekas, ka tulīt viss būs slikti, kad jā, man līdz šim ir sanācis vai sabremzēt, ne pat sabremzēt. Tu vienmēr ir bijis tā, ka es mēģinu tā prātīgi. Bet man šajā pat trasē ir bijis tāds foršs atgadījums, kad mēs uz miniralliju Karostu uztaisījām mašīnu un pirmo testu uztaisījām šajā trasē. Jā. Un es izdomāju, ka būtu baigi forši pretējā virzienā pamēģināt. Baigi forši. Jā, un beidzās viss ar to, ka lūk, tajā līkumā aiz karoga masta mēs ar visiem 4 ritiņiem bijām kājām gaisā. Wow! Bet visi dzīvi, visi jā, labi, visiem, paldies Dievam. Bijām piesprādzējušies un ķīveres bija, viss bija forši, bet tas notika nedēļu pirms minirallija Karostā. Un tad tajā nedēļā mēs paspējām šeit par Liepāju šito mašīnu atrast. Un tad attiecīgi tur uz ātro kaut ko salikām, un tad pa tiem gadiem, protams, te viss kaut kas daudz cits ir nācis klāt. Bet tas nav īsti par mata tiesu. Tur bija tā, ka bija papardzes galīgas, bet
Tas laikam tāds vienīgais atgadījums, kas man tā nāk prātā. Pirms mēs aicinām mūsu sarunai pievienoties tavu kolēģi Dināru, varbūt tu vari izstāstīt par saviem tuvākiem plāniem. Es nezinu, cik tie plāni ir, tā teikt, tuvi, bet es baigi gribētu nobraukt lielo ralliju. Nevis mini ralliju, bet lielo ralliju. Bet tur, protams, vajag līdzekļus, tur drošības aprīkojumu un mašīnai šis tas vēl jāpadara. Cik plus mīnus? Jo es tiešām, es esmu šodien pirmo reizi šajā autosportā. Varbūt tu vari izstāstīt, cik plus mīnus ir vajadzīgs budžets? Es teiktu, ka ir tā, ka mašīnā minimums ir 10 štukas. Ok, 10 štukas. Un tā kā tur ir liela pārbrauciena, tur ir riepas, es teiktu, ka var būt ar 15 šajā brīdī es varētu izlikt. Tad, kad tā mašīna ir sabūvēta, tad jau vienkārši ir riepas, degviela, dalības maksas. Bet šobrīd es teiktu, ka varbūt pat viss 15. Ok. Saulīti klausies. Ļoti saulīti, bet nu labi. Ir tā vērts. Jā, viennozīmīgi. Jaunie autosportisti un visi tie, kuri vēlas par tādiem būt, spicēt ausis, jo es aicinu pievienoties mūsu sarunai Dināru Pilmani. Mušas daudz. Starp citu, mēs runāsim par un ap no budget racing. Kas ir no budget racing? No budget racing ir iespēja jaunajiem džekiem, jauniešiem. Es teicu spicēt ausis, ja? 18 līdz 23 gadi braukt minirallī. Piedod, kāpēc tieši līdz 23? Man liekas, tas ir tāds vecums, ko mēs kopīgi komandas sastāvā izlēmām, kad 24, 25, 26 gadus jau tāds, ka es beidzu savā ziņā universitāti, kaut ko jau izglītojies, un tev vajadzētu kā strādāt, un iespējams arī pašam kaut ko atļauties. Tad līdz 23 gadiem tu vēl mācies, un tu, teiksim tā, tev varbūt nav tās iespējas un finansējums, lai to sasniegt un izdarīt, tāpēc mēs esam uztaisījuši no budžeta racing, lai mēs dotu iespēju braukt jauniešiem. Kā radās šī ideja vispār? Daļai netīšām. Nevar teikt, ka gluži pavisam netīšām, bet sazvanījāmies ar Dināru. Bija tā, ka mans stūrmans netika visu sezonu nobraukt. Dinārs kā stūrmans, viņam nebija tas pilots. Mēs sākām domāt, kaut ko vajadzētu, kaut ko forši izdomāt. Un tad viens telefons zvans, otrs, mēs jau sākam domāt, ka varbūt braucam paši. Tad domājam, vajadzētu kaut kā tikt pie tās mašīnas, bet paskatāmies, tās mašīnas diezgan maksā, pat vislielākā miskasta baigi daudz maksā. Un tad vārds pa vārdam domājam, varbūt kaut kāds tur ārbalstītājs, varbūt kādam kaut kas interesē palīdzēt tiem jauniešiem. Un tad domājam, vai foršāk to mašīnu uzdāvinam kādam. Bet arī sapratām, ka nevaram tāpat, kā citur ietago draugu un vinnē, vai ne, tad nav forši. Domājam, vai kaut ko arī, lai ir tā interesanti. Un tad piesaistījām vēl pāris autosportistus un komandu un izdomājam, ka apmācīsim un to mašīnu sezonas beigās uzdāvināsim. Autosportisti ir Emīls Blums un Kārlis Nebers, kas ir Latvijā ļoti labi braucēji. Emīls Brums ir viens no, man liekas, pat Baltijā, teiksim, tā labākajiem braucējiem, ātrākajiem. Viņš ir viens no mūsu arī komandas sastāvā biedriem, un viņš arī apmācīs tos jauniešus. Un kas tad jādara, lai pietuvotos iespēja tikt pie šīs zelta BMW? Tā kā tas viss, protams, tiek atspoguļots sociālajos tīklos, YouTube un mūsu TikTok profilā, izdomājam, ka vajadzētu uztaisīt pirmo atlases kārtu kā video sveicienu. Tu atrodi savu stūrmani, un abi uztaisīt kopā video, kas jūs esat, no kurienes esat un kāpēc jūs gribat piedalīties. Okay. Un kur var meklēt sīkāku informāciju par visu šo? Ir 4rati.lv ir mūsu informatīvais atbalsts visu sezonas garumā, tā kā arī tur var lasīt, ir pirmais raksts arī tur ielicis iekšā, tā kā informācija īstenībā diezgan publiski un daudz, kur ir tajā pašā Facebookā, var vienkārši atrast Kristapa, man liekas, kontu, tur viņš salicis iekšā Instagrams un TikToks no budget racing un viss būs. Un varbūt ir kādi paldies vārdi sponsoriem, atbalstītājiem? Man liekas, ka paši pirmie, kam ir jāpasaka paldies, ir Goldigan Auto Kuldīgā un Jēkabsona garāža Halsungā. Jo Goldigans mums uzdāvināja to mašīnu, lai mēs varam to projektu laist uz priekšu. Un Jēkabsons garāža pieteicās visu sezonas garumā tehniski viņu apkalpot. Tā, lai mums nav jādomā tur pa bremzēm, pa ko, ka viņš mums visu sapēs. Tas ir vēl labākais, tad pirms mums bija mašīna, mums bija riepas. Jā. Džeka riepas, paldies Edijam, ka viņš noticēja mūsu treka ideju un arī iedeva, teiksim, tā to pirmo, jo trešdienā mums bija riepas un tikai sestdien parādījās mašīna. Jā, viss notika otrādi. tā kā tā, bet jā, visiem paldies, Innova House arī un MST, 4 rati, mums ir blasts. Es varētu saukt īstenībā tos atbalstītājus, bet tas ir labi, forši, kopumā super. Tiešām visiem milzīgs paldies, ka jūs atbalstat mūs un, ja gribat kāds vēl atbalstīt, droši. Droši, jā. Rakstat un, manuprāt, atbalsts ir ļoti svarīgs. Jā, ceļš tajā brīdī, kad tu dod iespēju kādiem jauniešiem, teiksim, tā darīt, jo es zinu, ka mēs esam pamanīti ne tikai tādā mazā cilvēku lokā, bet arī daudz lielāki autosportisti un federācijas mūs ir ieraudzījuši. Tā kā ceram, ka arī tas kādā brīdī
mums nāks. Tā kā tas ir maziņš mājiens jums, ka mēs gaidām ziņu. Ok, puiši. Paldies, Dināra, paldies, Krista, par sarunu. Es jums vēlu veiksmi, bet es nesaprotu, kur ir pazudis Tom, tu esi nomainījis tās bikses? Mums ir jāsāk, jo mums ir jāsāk ar 3. uzdevumu. Jā. Nu, sacīts darīts, biksīts nomainīts. Šitās ir veiksmes bikses. Veiksmīgās. Jep. Krista, kāds ir 3. uzdevums? Nu, tā kā jūs izbaudījāt, kā ir sēdēt blakām jau tādā sporta režīmā, Jā. jūs izbaudījāt, kā ir rakstīt stenogrammu, tad Ok. mūsu galva, tas pēdējā tā mūsu ideja ir tāda, ka jums būs savā starpā jāsacenšās uz laiku ar šo mašīnu. Bet ir viens noteikums, kad jūs uz maiņā viens otram lasīsiet to stenogrammu. Viens izbrauks, tad jūs samaināties un otrs. To, ko mēs esam uzrakstījuši ar Jā, labu to, ko zīmolu. jūs esat uzrakstījuši. Tu ņemsi manai un es tavējo. Nē, vecīt! Es palikšu pie savējā, labi? Vai zini, kā labāk? Mēs paliekam pie viena, pie manējā. Bet tad finišs būs baigi ātri dzirdēt, ka tev esot pirmā līkumā bijis finišs, tā vismaz Dinārs teica. Es ātri braucu. Nu tad ko, šis ir tas mirklis, kad atkal es saku, lai uzvar labākā. Aiziet. Jūs redzēju, kā es pierakstīju ar lūpu zīmolu visu? Bet tev smukāk nekā māja. Ļoti, jā. Jā, tu redzēsi manējā. Ai. Tev fantastiski. Nu, kā sacīt, jāsaka, ar nevis Dievu palīgu, ar Lindas palīgu. Skatieties, kā jādara. Uā! Kā tā puķīte. Aiziet! 50. Rotavs labais. Kreisais 5. Labais 6 garš. Īstais nebūs. Šits ir garā bremze, vecīt, garā bremze. Uzmanīgi, operators. 30 rotars labais. Aha, roters labais. Te jau pārbrauc Kreisais pāri. nē, te jau Nebūs var asis, taisno būs bremzi. kreisais 5 ļoti asi. Ļoti asi, bet gara bremzīte un mēs 20 dodamies. labais 6. Man patīk, man šis partners Šitais būs asais. apmierina. Šits ir asais, jā, te jābremzē. 30. Uz kreisais 6. 6. Man patīk 6. Te tas rotars ir. Šitie roters, Jā, jā. labās. Tu viņi izbrauc pa taisno. Nu, labi būtu. Te kreisais labais 6. Kreisais 6. Kreisais 6. Un finišs 50. Stop. Wow, apsveicu. Paldies, Finišs. paldies. Zini, es tev pateikšu tā. Pasaka godīgi, kā ir. Es pateikšu tā, ka tā testa reize man bija bailīga. Šitajā man patika. Es ceru, ka viņi paši paiešu malā, jo es neredzu. Jo, mierīgi. Es saprotu, ka tu esi iegājis ar tā. Es saprotu. Es zinu, ka tu esi autosportists sirdī un dzīvē bijis. Bet lūdzu mierīgi. Vai jālas man karta vispār, kur ir? Es saprotu, jā. Paga, bet man jau tev jāstāsta ir kaut kas, ne? Man tev jāstāsta, kas man tev pasaks jāstāsta. Es tev saku, garais bremze, garais, tu gar mani jāskatās labi. Tā starts bija jau mums R50R, mierīgi. Tur tās riepas stāv, lai tu piebremzētu. R50 garais uz K6, 50 kā R6 uz, paga, mierīgi. Garais L5G, 30 RL, garais K6, tu neapmet ripu, 56, kāds 50 K6, nav svarīgi, aizved mani līdz galam, drošībā lūdzu. Man reāli tā mierīgi tā riepa tur pacelt ir, ja? Obligāti tev jārīko šī tā ir, ak, Dievs, 20 RK, man kaut kas jārīk, es taču neko neteikšu. Aizved 3, 2, es zinu, ka tu esi izrādīsies. Šitais bija ļoti labs adrenalīns. Jā, perfekts. Tu ļoti labi lasīji karti. Paldies, es centos. Mīļie, es pazaudēju skrūvgriezi. Es atradu viņu laikam. Es atradu citu skrūvgriezi, bet īsto pazaudēju.
Kristap, mēs esam gatavi rezultātiem. Es gribu zināt šos ciparus un gribu zināt, pie kā dosies šie 20 svarīgie punkti. Zini kā, rezultāts patiesībā baigi līdzīgs. Es centos. Viens rezultāts ir minūte un 18, otrs rezultāts ir minūte un 20. Tas ir 2 sekundes tikai. Es centos, ļoti centos. Bet šoreiz ir tā, ka ātrākā izrādījās Linda. Es zināju, ka nevajadzēja slidināt to mašīnu, vai ne? Jā, tu gribēji izcelties, jā, ar te pagriezieniem. Tā sanāk, vai ne? Es pazaudēju laiku, Jā. bišķīt uzslidinot. Sanslīdiem diezgan ievērojami pazaudēja. Tikai 2 sekundes. Tikai 2 sekundes. Es pateikšu tā, to adrenalīnu, ko Saka, es noķēru, tās sajūtas, kas man atsaucas laikus, manas bērnības laikus, un tas, kad es iepriecinu vēl tevi, tā jau ir mana uzvara. Tā kā man nav žēl, ka 20 punkti ceļo pie tevis. Paldies, liels. Bet Jo jums, 20 kungi, punkti es ceļo to pie manis. pieminēšu. Bet, lai mēs uzzinātu uzvarētāju, mums priekšā ir Olibet Viktorīna. Nu ko, vēl pirms mēs redzam zaudētāju asaras un spējam ar tevi pakomunicēt tādā draudzīgā gaisotnē, es vēlējos tev uzdot pāris jautājumus. Es esmu gatavs gan asarām, gan arī saglabāt draudzīgo stāvokli, gan arī atbildēt taviem jautājumiem. Paldies tev, Tom. To rauto esi uz tu vai uz jūs? Nu, zini, patiesībā es esmu uz tu, jo diezgan, man ir bijis arī mans trakais autolaiks ar dažādiem nedaudz jaudīgākiem auto, nekā ikdienā mēs esam raduši braukt. Bet tā iemesla dēļ es esmu noteikti uz tu. Es esmu bijis gana pārgalvīgs. Tas ir kurā laika posmā? Tas, es pateikšu godīgi, pārgalvība beidzās, kad meitai palika, man šķiet, 1,5 gads. Jā, tad es sapratu, nu liksim pie malas. Jā. Es domāju, tas bija pareizais lēmums. Bet tā pie malas es liku tikai rīcību sirdī, mežonis dzīvo joprojām. Nice. Šodien mēs bijām autotrasē, te viss ir drošs. Bet kāds ir bijis lielākais ātrums, ar kādu esi braucis pa koplietošanas ceļiem? Tagad man mamma to klausīsies un Klausīsies. ceļu policists skatīsies. Labi, patiesībā es esmu baigi par atklātību. Kā jau es minēju, man trakie laiki ir bijuši, un man ir bijuši 2 ātrumi, ar kuriem es varu palielīties, bet es to esmu izdarījis, es nelepojos. Viens ātrums, kad draugs bija pie stūris, tas bija ar Audi S4, mēs braucām 275, bet tas bija Vācijas Bānis, un tas ir bijis mans ātrākais ceļš no Berlīnas līdz Latvijai. Bet, ja mēs runājam par manu personīgo Latvijā, tad tas ir 265. Man savulaik bija viens tāds baigi ņiprais dampis. Tad ar to 265 dabūju, bet es nekad dzīvē to neatkārtoju. Ja jaunieši uz koplietošanas ceļiem, to nevajag darīt. Nevajag darīt. Reizi. Pirmo pietiek. Kas ir bijusi foršākā mašīna, kas tev ir bijusi? Man tā ir bijusi ilgu laiku vājā tēma, un man ļoti patika ātrums, jauda, zirga spēki. Un tāds sirds mīlulis, kurš man bija 2000. gada, un tie, kas zina, tie sapratīs, 2000. gada Audi S4, kuram bija pārslīpēts motors, viņam bija, nemaldos, pie 420 zirga spēkiem. Un tas bija arklis, ar ko tiešām varēja taisīt džentlmeņa cienīgus trikus. Tas bija tas jaunības periods, un es tiešām esmu priecīgs, ka man bija iespēja viņu iegādāties. Viņam gan nepiedzīvoja skaistu šaus mūžu. Tas prieks viņam vienā brīdī beidzās. Bet jā, tā bija man šeit jaudīgākā mašīna, kas ir bijusi. Viņa bija skaistas, tāda debesu zila krāsa. Un tie, kas zina Audi S4 tā gada, viņi sapratīs, par ko ir runa. Runājot par profesionālo vidi, tu veido reklāmas kampaņas, esi daļa no EHR komandas, attīsti EHR latviešu hītu zīmolu un vēl vadi radio un vides ēterus. Kā tu visu paspēji? Plus tevi ģimene. Jā. Un es pateikšu, es neesmu nekad dzīvē nevienam teicis, kad es visu paspēju. Bet tas ir tā cīņa droši vien ar to savu veselo saprātu, mācēt turēt balansā. Es teikšu noteikti lielu paldies tieši manai ģimenei, kas man ir neaptverams atbalsts. Pirmkārtām ar izpratni par lietām, ko es daru. Otram kārtām ar sapratni saprast šo egoistisko kretīnu kaut kādā brīdī saukt par mani. Un tas ir man šīs cīņa ar veidzinājumā mums ir ikatram, un vienkārši tev ir dzīves laikā jāiemācās mācēt turēt balansā lietas. Bet es apzinos, es pieļauju arī, ka tev zinot, kāds ir tava noslodze, mēs uzņemamies par daudz reizēm. Gribētu nevis sasniegt, nevis nopelnīt visu pasaules naudu, bet tā ir tā problēma, ja darbs ir, ko tu dari, ir tas, ko tu mīli. Ko tu mīli, tieši tā. Jā. Bet turpinam mācīties, visu turēt balansā. Bet mēs sakām paldies, lielu paldies mūsu otrajām pusītēm, viennozīmīgi. Viennozīmīgi, jā. Kas ir bijusi neparastākā reklāmas kampaņa, ko esi veidojis?
Šitais ir labs jautājums. Es tev tās pateikšu. Man šķiet, es nekur šo neesmu stāstījis. Tas ir, man ļoti patīk tieši, ja runa ir par partizānu mārketingu vai kā pasaulē to sauc par gorilla mārketingu. Un es atnākot uz EHR strādāt, tajā laikā Tas bija 3 gadi atpakaļ. 3 gadi atpakaļ, jā. To es zinu. Un tajā laikā man bija EHR Superhit zīmola vadība uzsākt, un uzdevums bija nomainīt veco logotipu uz jauno tā, lai visi pamana. Es šo tiešām nekur neesmu stāstījis. Iespējams, ka tu esi redzējis to momentu. Un tas stāsts, ko redzēja publika, ziņās, gan bez tabū, gan prese rakstīja žurnālos, gan pilni bija digitāli. Es gribu zināt! Kad aktierim Radzēvičam uz mašīnas uzkrīt EHR Superhits izkārtne vecā. Un ir pilni mēdīji, ja mums atbrauca bez tabū, publikācijas vaiprātīgi daudz. Un tas skaidrs, ka tas viss tika inicēts. Un respektīvi ir skandāls tātad ar Radzēviču šobrīd, ka mēs viņu mašīnu esam sadauzījuši. Ar mums notiek 2 nedēļu pārunas. Un viss beidzās ar to, kad Radzēvičs pie mums sāk strādāt. Un ka mēs viņam iedodam jaunu mašīnu, ar ko braukāt. Un viss atkal ir pilns ar publikācijām. Un šis ir 3 nedēļu vai pat mēneša process. Un beigās pa vidu Superhitam nomainās jauns logotips. Un es gribu teikt lielu paldies tiem, kas noticēja, un atvainoties tiem, kas šajā brīdī ir sajūtušies, ka jūs tikāt bišķi apčakarāt. Tas vienkārši saucās mārketings. Bišku, bet tas viss bija no A līdz Z bija izplānots tevis. Tā bija stratēģija. Tas ne tikai tas, ka viens ir ideja, bet bez tu nevar nevienu kārtīgu reklāmas kampaņu, ideju un stratēģiju novest līdz galam ar kārtīgu komandu. Es gribu teikt lielu milzīgi paldies mūsu PR komandai, visai EHR komandai, kas palīdzēja un atbalstīja. Un, protams, arī mēdiem, kas iesaistījās šo visu publicējot. Bet, ja jūs atceraties savulaik, man bija šī kampaņa Meteorīts, kad bija nokrīts. Nu, tas ir foršs stāsts, ko atcerēties, ja? Ka mēs, kā mūs forši bišku apmānīja, ja? Jo nevienam ļaunums taču nav nodarīts. Gribu tev pajautāt, kā radio cilvēkam, vai nav tā, ka tomēr šis mēdījis ir izsīkstošs? Šobrīd tomēr daudz digitālu iespēju, bez tam, bez reklāmām. Noteikti nē. Skaidrs, ka jaunieši šobrīd pamet klasiskos mēdījus, un tas ir tikai tā iemesla dēļ, ka, kā tu pats saki, viss paliek digitāls. Ir Spotify, ir daudz dažādas digitālās platformas. Mūsu uzdevums, kā teiksim, EHR gadījumā, tas ir tādēļ mēs arī ejam digitāli. Mums ir daudz digitāli šovi, daudz digitāli raidījumi, mums ir sava aplikācija. Mums ir jābūt, un mēs esam tajās vietās, kur ir jaunieši, un tas dod mums šo te radio dzīvot spēju paildzināt. Skaidrs ir viens, ka mēs no interneta cilvēku nekad nevarēsim aizdīt uz radio, bet no radio mēs varam aizdīt uz internetu. Labā ziņa, ka EHR ir tendēts, vismaz dažas stacijas uz jauniešiem. Pagaidām ar to mums viss sanāk. Kā būs nākotnē, skatīsimies, bet mēs dzīvojam laikam līdzi, attīstāmies un sekojam trendiem. Super. Paldies tev liels par šo sarunu. Bet man ir vēl viens jautājums. Vai tu esi gatavs Olibet Viktorīnai? Es esmu gatavāks kā nekad. Aiziet! Olibet Viktorīnas uzdevumi ir pavisam vienkārši. Par katru jautājumu mēs saņemam 1 punktu. Un atbilde ir tikai jā vai nē. Vai Tom, tu esi gatavs? Es pareizi saprotu, tas nozīmē, es saņemu punktu, ja atbilde ir pareiza. Tu saņem punktu tikai tādā gadījumā, ja atbilde ir pareiza. Ok, tad es esmu gatavs uzklausīt tavus 5 jautājumus. Un es būšu gatavs uzklausīt tavus 5 jautājumus. Aiziet, vai Bostonas Celtics komandai ir visvairāk izcīnīt titulu NBA vēsturē? Nē. Nē! Tā ir nepareizā atbilde. Zemūdens medības skaitās elitārs sporta veids. Jā vai nē? Jā. Es domāju, ka noteikti tas ir vairāk inventārs, ir ļoti dārgs. Es esmu to darījis. Tas ir elitāri. Tu vienmēr to dari ar kaut kādiem diezgan bagātiem švītiņiem. Tas ir elitāri. Malacis! Pareizā atbilde. 3. jautājums. Vai pirmās slides bija veidotas no metāla? Nē. No kā tad? Es neatminos, bet es atceros, ka šitais bija kaut kādā Viktorīnā. Man šķiet, ka atbilde, nē, ir pareiza atbilde. Tā ir pareizā atbilde. No kaula. Es tieši to arī gribēju teikt. 4. jautājums. Vai dejas ir iekļautas 2024. gada Olimpisko spēļu sarakstā? Ir, un tas viens no tām ir arī breakdance, ja nemaldos. Vai cik tu mums esi attapīgs, klausies? Un 5. jautājums, tas ir pēdējais jautājums. Vai Latvijas tenisiste ir bijusi top 8 labāko pasaules sarakstā? Tu domā Ostāpenko? Tieši tā. Es domāju, ka noteikti. Jā. 4 pareizas atbildes man bija? Tieši tā, 4 pareizas atbildes. Esi gatava uzklausīt mans jautājums? Jā. Par visu sporta veida karali dēvē hokeju. Jā vai nē? Atkarībā kurā valstī? Jā.
Nē, futbols tiek dēvēts par visu sporta veidu karali. Paldies. Numur 2. Basketbola groza diametrs ir 46 cm. Jā vai nē? Jā. Ļoti labs minējums, un tā ir pareiza atbilde. Paldies. 3. jautājums. NBA visvairāk gūto punktu rekords karjeras laikā pieder Karimam Abdulam Džabāram. Jā vai nē? Nē. Tā ir tava galīga atbilde? Jā. Nē, ir pareiza atbilde. To 2023. gadā pārspēja LeBrons James. Vai Lionels Messi kādreiz savas karjeras laikā ir izcīnījis Stanley kausu? Jā. Labs minējums, nepareiza atbilde nē, jo Stanley kauss ir hokejā, bet Messi spēlē futbolu. Nu, noslēdzošais. Visvairāk pasaulē skatītais sporta veids ir basketbols, jā vai nē? Nē. Ļoti pareizi, tas tiešām ir nē. Skatītākais sporta veids ir futbols. Es apsveicu, jums bija cik? 2 pareizas atbildes. Bet tas nozīmē to, ka tu man esi pārspējis. Jā! Tom, vai tu esi gatavs saņemt sodu? Es gatavs biju jau braucot uz filmēt šo raidījumu, bet cerēju, ka to pildīs tu. Diemžēl, vai man par laimi, tavs uzdevums ir iet šajā skaistajā iestādē un nodziedāt kādu skaistu dziesmu dāmai. Pilnā skaļā balsī. Bet kur tu ņēmi, ka es esmu dziedātājs? Iespējams, mēs to šobrīd visu cenšamies noskaidrot. Ņemot vērā, ka mākslīgais intelekts šobrīd spēja apstrādāt balsis, es lūkšu operatoriem to izkoriģēt. Ejam pildīt sodu. Aiziet! Lai tev veicas. Dodies, nē. Es palaidīšu tevi. Labvakar. Ir tā, ka mēs varam izdarīt sekojošu. Nē, tu dziedi. Es dziedāšu, jā. Es pirkšu konfekts, bet tās būs jums. Es esmu zaudējis spēlē. Un man ir jādzied jums dziesmu, bet es neesmu dziedātājs. Lūdzu, bet tu dziedi takš. Māt, atkal logā pelēks vakars blāv. Māt, dziedi vēlreiz. Skaļāk. Šūpļā dziesmu. Māt. Fantastiski. Nē, vēl drusku. Meitenes, vai ne? Vēl drusku, lūdzu. Vēl drusku. Prasa. Otrs pantiņš. Aiziet otrs pantiņš. Var vēlreiz to pašu? Jā, aiziet. Māt. Kādi bija vārdi? Atkal logā pelēks vakars blāv. Māt, dziedi vēlreiz šūpļā dziesmu. Viss man kaut Malacis, aplausīju! Paldies tev, paldies! Tu esi malacis! Man izdevās? Es lepojos ar tevi. Džeki, piedodiet, ja tas es tiešām zaudēju spēlē, man bija jāizceļ sots. Kas tu malacis? Es lepojos ar tevi. Adrenalīns ir? Tiks. Es teikšu, ka to mašīnu bija easy peasīgās. Šitais bija uz vēlu paraušanu. Yes, malacis! Apsveicu! Es domāju, ka Mikreks man piedāvās vēl vienu līgumu. Vai ne? Yes! Ceturtās sezonas pirmā sērija noslēgusies. Paldies jums, puiši! Paldies, Tom! Tas bija nepārspējami. Tās emocijas, adrenalīnu es jums nevaru izstāstīt. Tas man paliks atmiņā vēl ilgi, un es vēl braukšu un stāstīšu visiem radiem vīram un visām māsām par to. Un es ticu, ka mēs būsim uz kādām brīvdienām pastīties kādas sacensības. Paldies jums milzīgs! Tomēr tev ir ko teikt? Man ir ko teikt. Tas, ko es esmu sapratis radījuma laikā, ka šie divi džeki dara neiespējamas lietas. Un ja arī jūs gribat sajust tās sajūtas, kuras mēs ar šodien noķērām, tad kur ir rakstīts viss. No budget racing meklējiet sociālajos tīklos. Noteikti. Taisiet video materiālus, iepazīstināt ar sevi un varbūt jūs tiksiet pie kādas mašīnas? BMW E36. Kompaktiņa. Wow!
Es savukārt vēlējos jums pasniegt kādu skaistu balviņu un pateicību. Tiešām paldies, 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 ka jūs bijāt ar mani. Un, protams, Tom, es tev arī gribēju pasniegt to skaisto balviņu. Paldies, tev mīl, tev kā ģimenes loceklis bez mazvai. Kungi, bija gods. Skatītāji, paldies, ka bija kopā ar mums. Un ja šis video sasniegs 500 laikus, es apsolu, kāds no šīs sezonas viesiem izliks ar izplatni. Tiekamies nākamajā epizodē. Olibet Latvijā YouTube šovā. Pagaidi. Sods What the f***, Linda? Aiziet. Kaut kāds uzdevums papildīt, labi laiku pavadīt. Viss. Piedod. Viņš teica, ka viņš nesaprot, kāpēc viņš nevarēja pasturēt. Panāc, pasties. Viņš teica, viņš nesaprot, kāpēc viņš nevarēja pasturēt. Dīvaini, ne?